var tos ievadvārdus pāris pateikt. Tad šis seminārs mums, tā teikt, ir ekscelences programmas ietvaros ar domu, ka mēs vienkārši gribam varbūt dalīties to informāciju, ko mēs ikdienā apspriežam un ko mēs, tā teikt, veidojam, ja, un tas tā jaunākā novitāte no mums varbūt ir tāda, kad esam jau šobrīd, var teikt, vienojušies par to, kad nākamā sezonā veidosim U16 izlases bāzes komandu puišiem. Un šobrīd jau principā sākam pie tā darba, un šis saturs, ko dalās Edijs un ko dalīsies un dalījās jau iepriekš Ivars, ir daļa no tā, ko mēs jau gribam mūsu tā kā kadeti izlasē jau piedāvāt jau no nākamā gada rudens, ja, un aizsardzība kā viena no tām pamattēmām, ko mēs sludinam, kā var teikt, pašu pirmo visaugstākajā tajā sarakstā, visaugstākajā vietā sarakstā, ja, un tāpēc arī varbūt jau otrais seminārs, un cik es zinu, arī LJBL organizē semināru, kur ir runa par aizsardzību, kur būs Mārtiņš Gulbis uzstāsies un tam līdzīgi, ka mūsu uzskats ir tāds, ka zināšanas par aizsardzību nevar būt pa daudz, ja, un ka tās var tikai vienīgi palīdzēt, lai mūsu jaunieši būtu konkurētspējīgāki uz priekšu nākotnē. Gan jaunatnes līgā, gan visos jaunatnes čempionātos, kur pārstāvēt Latviju. Tas ievadā. Paldies. Jā, sveiciens visiem vēlreiz. Tad noteikti gribu pateikt paldies par iespēju šeit piedalīties, padalīties ar info no savas pieredzes, un noteikti sākumetnēji pateikšu paldies arī Krišam Matisonam par iespēju divreiz patrenēt arī šonadēļ vilku bandu, ja, U13, U14 vecuma komandu, kas arī palīdzēja. Vēlāk redzēsiet arī tos video materiālus, kur kaut kādā varbūt detalizētāk parādīšu tās lietas. Labi, pa visu pēc kārtas. Tad jautājums jums redzams ir tagad slaids no prezentācijas. Redzams, jā. Tā. Nu jā, tad vēlreiz šodien gribēju parunāt par aizsardzību. Varbūt vairāk tieši no savas pieredzes, mazāk no kaut kādas teorijas, kas, manuprāt, priekš manis vienmēr kaut kur strādājuši un kam es tikai uzticos, un tīri vairāk konkrētāk par komandas aizsardzību pozicionālām spēlēm, un attiecīgie piemēri arī būs uz 4-4 un 5-5 situācijām. Dažādi sagatavojušie vingrinājumi, ko es ikdienā izmantoju. Tāpat tās arī, manuprāt, visbiežamāk sastopamās situācijas tieši arī varbūt attiecināmas uz šo vecumu, 14, 15, 16 vecumu grupām. Tātad tās ir kaut kādas close-out situācijas, izolācijas vai arī kaut kādas specifiskas aizsardzības pret komandas līderiem. Un tāpat tās arī sekšana grozu tūmā, jo, manuprāt, ir diezgan bieži tāda situācija, kur ir kaut kāds dominējošs garais spēlētājs, kur principā ar 1-pret-1 nav iespējams vai grūti tikt galā. Līdz ar to, manuprāt, ir, ja tas plāns A 1-uz-1 aizsardzību nestrādā, tad jāmeklē tā komandas aizsardzība, kā to apstādināt, likt darīt citas lietas. Tā, ka tās būs tādas, varbūt, situācijas, kam es pieķeršos šajā prezentācijā, bet, protams, ir arī citas kaut kādas raksturīgākās situācijas šim vecumam. Un, protams, arī, manuprāt, tas pats galvenais cīņa pa atliekošajām bumbām, kam es, principā, arī katrā treniņā pievēršu uzmanību, jo, manuprāt, tas ir pamats, tā ka tās galvenās lietas. Tātad, tālāk, kā mums te dodās. Jā, pa aizsardzības, teiksim, līmeņiem, tāds tīri no manas pieredzes, manuprāt, varētu iedalīt 3 tādos līmeņos. Pirmais būtu pasīva sekšana, kur aizsargam mēs mācam vienkārši būt priekšā sedzamajam, nepalaist garām. Ja? Tas tāds pamat sākuma līmenis, kur apgūstam pareizu kājadarbību, ja, teiksim,
Un, manuprāt, tas ir arī, teiksim, arī šajā vecumā tie spēlētāji nav tik advancēti, lai, teiksim, varētu gūt viegli punktus no soda laukuma. Tas, teiksim, mazajās grupās raksturīgs, kur pārsvarā tas vai nu divsols vai apstāšanās vienkāršā veidā uz abām kājām. Tā ka noteikti tāda pasīva sekšana der mazākajās grupās un varbūt pat vairāk tāda individuālā sekšana, bet, manuprāt, ir kaut kāds vecums, kur noteikti varbūt pat jūs vēl labāk zinat, jūtat, kur jāpāriet uz aktīvu sekšanu. Un, tas attiecās pirmkārt jau spiediens uz bumbu, jā, teiksim, tāda izdarīšana, agresīva sekšana, kur manā skatījumā tas ir, ka mēs uzbrucējiem ar bumbu neko nedodam. Mēs neļaujam ne viņam izpildīt metienu no distances, apgrūtinam piespēli un tāpat izdaram tādu spiedienu, lai viņš viegli neaizietu garām. Un šis, man liekas, ir arī tas līmenis, kur arī sākās arī komandas aizsardzība, jo tajā brīdī, ka mēs izdaram aktīvu kaut kādu spiedienu uz bumbu, tas ir diezgan likumsakarīgi, ka tā iespēja kļūdīties ir daudz lielāka, un līdz ar to jābūt tam plānam B. Ja tas spēlētājs kļūdās un palaiž garām, ja, tad komandai jāglāb šī situācija, un te arī sākās tā komandas aizsardzība. Un tāds trešais varbūt tāds līmenis, manā skatījumā ir provokatīva sekšana, kur jau aizsardzība agresīvi sedzot jau diktē uzbrukumu un attiecīgi liekot darīt citas darbības, jau kur iepriekš jau minēju, teiksim, tā iespēle groza apakšā kādam dominējušam garam spēlētājam. Mēs neļaujam spēlēt 1-1, un attiecīgi, teiksim, ar palīdzību no pēdējām mēs liekam viņiem vienkārši atdot piespēli uz āru un uzbrukt no citām pozīcijām, kur varbūt tā komanda ir mazāk bīstama. Līdz ar to, manuprāt, šis ir tas vecums, kur noteikti jau mums jādomā par aktīvu sekšanu, jau provokatīvu sekšanu, bet, manuprāt, bieži var redzēt arī kaut kādas tendences jaunaslīgā arī, kad pat vecākajās grupās mēs tomēr mēģinam sekt diezgan pasīvi, ja, atkāpjoties, it kā ļaujam izpildīt, bet, manuprāt, šāda sekšana noteikti nedod kaut kādus rezultātus tādā augstākā līmenī, izlažu līmenī, jā, un noteikti tas nepalīdz spēlētājs sagatavot profesionālajam basketbolam. Tā ka tas tādā īsumā tāds mans novērojums par aizsardzību, kā es to redzu, kādos līmeņos un tā tālāk. Īsumā tad par manu pieredzi, varbūt es domāju, katram kaut kādas atziņas nāk kaut kādā procesa laikā. Priekš manis, ja, teiksim, ilgs darbs darbojoties ar LU attīstības komandu Ramirentu līgā. Pirmkārt, es gribētu teikt, ka Ramirentu līga ir ļoti laba līga priekš tādiem jau vidusskolas vecumi labākiem spēlētājiem, ja sacensties ar tādiem pusprofesionāļiem, bijušiem augstākās līgas spēlētājiem, ja, un vienmēr, teiksim, tas līmenis ir tāds, kurš, ja tu gribi spēlēt tālāk profesionāli, tad šis ir tas, kurš noteikti tev ir jāpāraug, un jo ātrāk, jo labāk. Un no savas pieredzes runājot, ja, tad ir aizsardzība, ja, tad vienmēr es meklēju kaut kāds risinājums, kā tur sacensties ar tām pieaugušo komandām vecākajām, kas ir fiziski spēcīgākas, noteikti arī, teiksim, tādas pieredzējušākas. Un viens piemērs pāris gadus atpakaļ, ja, teiksim, man bija tā, ka pirmie aplī ar nesaukšu, teiksim, komandu, bet ar vienu komandu, ko mēs sacentāmies, līdzīgā spēlē mēs uzvarējām pa pāris punktiem, un otrā apļa tā atbildes spēle man ļāva 2 nedēļas viņai gatavoties, un visu laiku tomēr meklēju kaut kāds risinājums, kā to varētu spēlēt labāk, un tas bija tas brīdis īstenībā, kad man bija treniņi pirmdien, otrdien, ceturtdien, piekdien komandas vakartreniņi un 2 nedēļas. Principā tie ir 8 komandas treniņi. Es izdomāju vienkārši priekš sevis pamēģināt uz komandu uz shell drill, ja, komandas aizsardzības dažādas vingrinājumus, kas ir pamats, manuprāt, vispār aizsardzībai. Un principā katrā iesildošajā daļā 15-20 minūtes mēs visu laiku atkārtojam tādas pamatlietas, ko es arī vēlāk parādīšu arī video, un gājām dažādām situācijām, kuras arī varētu attiecināt uz konkrēto pretinieku. Vienā momentā jau likās, ka varbūt par daudz un pietiks, bet tiešām katrā treniņā mēs pie tā pieturējāmies. Tie kopā sumāri bija 8 komandas treniņi. Un rezultātā bija tā, ka tā komanda, ar ko mēs spēlējām punktā pirmajā aplī, atbildes spēlē pirmajā puslaikā mēs ielaidām tikai 14 punktus. Un tīri uz aizsardzību var redzēt, ka
komanda tai aizsardzībai bija tā kā piekritusi, un viņai tas patika, agresīvi sākām sekt. Vienmēr bija tā palīdzība no pēdējā, varējām atrast plānu B, kā atkal, teiksim, tās situācijas dzēst, kur mēs iekritām, un tas tiešām deva man rezultātu, un īstenībā no tās reizes es diezgan regulāri izpildu dažādu veidu shell drillus, ja, kas, manuprāt, tiešām ir ļoti labs sagatavojušais vingrinājums, lai beigās gan treniņā, gan arī spēlēs tās lietas prasīt no spēlētājiem. Un mans novērojums ir tāds, ka tieši šajos vingrinājumos, dažādos veidos, tas ir tas īstais laiks, kad mēs spēlētājiem varam mācīt un labot kļūdas. Ja? Spēlē, tas jau ir pa vēlu, ja? Mēs bieži tur atgādinām, tur pēdējais palīdz, ja? Tur spiediens uz bumbu, ja? Un tā tālāk, bet ja mēs to nedaram treniņos, īstenībā tas pat nav īsti godīgi pret spēlētājiem, un līdz ar to es principā vienmēr spēlēs prasu to, ko es esmu darījis treniņos, ja? Un tas pamatā ir tieši shell drill aizsardzībā, kur 2 reizes kā minimums es treniņā to daru, un tas tiešām man devis rezultātu, es tam ticu, un tie ir tādi kā pamat vingrinājumam tam, kā es varu uzlabot savus komandas rezultātus. Ja? Un, teiksim, vislabāk priekš manis, es uzskatu, tos vislabāk pildīt ir tieši uzreiz pēc iesildošās daļas, pēc dinamiskā stretchinga, jo bieži tā ir kaut kāda atkārtojuma lietas un jaunas lietas, ja jaunas situācijas, un īstenībā tas pat dažreiz ir interesanti redzēt, kā tā komanda, kā kopums aug tādā zināšanu līmenī, kā viņi spēj paši risināt, ja, tās lietas, un cik tālu to var aiznest to tajā attiecīgajā vecumā. Tā kā, manuprāt, tas vislabākais ir tieši uzreiz pēc iesildošās daļas, jo arī īstenībā 4-4, 5-5 šajos vingrinājumos, vienalga vai tev 10 audzēkņi, varbūt pat tev ir 16 audzēkņi, ja, un ja, teiksim, tu uztaisi to shell drillu vienlaikus, viena komanda, viena grupa var attiecīgi otrā galā vēl izpildīt metienus visu laiku tādā dinamiskā maiņā. Principā visi spēlētāji tiek iesaistīti, ir nepārtraukta kustība un arī nedaudz kontakts, bet ne maksimāli ātrumā. Līdz ar to tas ir tāds tiešām labs arī kā iesildošā daļa pēc tam, lai mēs varētu agresīvi spēlēt treniņos un darīt citas lietas. Un arī ar šiem, teiksim, visiem vingrinājumiem mēs vienkārši dabūnam ļoti daudz atkārtojumus un tādēļ varam veidot labākus ieradumus aizsardzībā, un noteikti ne tikai aizsardzībā, bet arī uzbrukumā, jo caur šiem piemēriem video es arī parādīšu, kad principā šādi palīdzot, piemēram, pie caurgājiem no pēdējā, ir jāmāk arī iedot to piespēli uz vājo pusi, un ja nebūs tāda palīdzība, bet kur vienkārši mēs visi sanākam čupā, tas spēlētājs var atdot daudz vienkāršākas, piemēram, piespēles, līdz ar to arī caur aizsardzību mēs varam attīstīt tādējādi arī uzbrukumu. Jautājums, vai spēle aizsardzībā nepieciešams talants? Te es varbūt tādu vienu atkāpu uzreiz, neieejot tādās garās diskusijās, tad kur vienkārši tāds no viena tādā pētījumā arī, teiksim tāds viena frāzi, ko es izvilku ārā, kad dažādi, teiksim, tajā pētījumi rāda, ka reaktīvā veiklība, ja, teiksim, reaģēšana uz situācijām ir kā viens no svarīgiem faktoriem, kas nosaka spēlētāju līmeni, kādā viņš spēlēs. Ja? Tad attiecīgi tas nav tikai pārvietošanās kaut kāds ātrums, bet principā tas ir spēlētāja reaģēšana veikli uz konkrētām situācijām, un manuprāt, tas tāpat kā uzbrukumā ātrie lēmumi, tas prasa pietiekami augstas kognitīvās spējas un, protams, arī fiziskās spējas no spēlētāja, lai viņš varētu sekmīgi spēlēt aizsardzībā. Un daudziem tas ir kaut kādā veidā iedzimts, ja? Bet noteikti es domāju, ka tas ir gan talants un noteikti ar darba spējām kaut kādā līmenī to var noteikti pacelt, teiksim. Un līdz ar to, teiksim, tas ir gan talants, gan darba spējas, šī reaģēšana veikli uz situācijām, jo šeit, teiksim, arī kur tālāk pastoties pēc to shell drill piemērus, ko mēs pastīsimies no treniņa,
kur mēs krišu treniņā centrs komandai divreiz pagājušajā nedēļā uztaisījām tos treniņus. Ir spēlētāji, kas diezgan ātri un veikli spēj reaģēt, gan mentāli, gan arī fiziski, un ir tādi spēlētāji, kam tas nāk nedaudz lēnāk, un līdz ar to tas ir gan talants, gan darba spējas, ko noteikti var attīstīt kaut kādā līmenī. Šeit es pavisam vienkārši piemēru no viena treniņa, kur, manuprāt, labs īstenībā priekš jauniešiem tāds sagatavošais vingrinājums. Sākumā īstenībā izstāstīšu, tātad tur sacenšās komandas pāros. Viena komanda, 2 spēlētāji aizsardzībā mēģina sekt 2 tuvākos konusus, un 2 spēlētāji ar piespēlēm savā starpā ar piespēli mēģina nosist tos konus. Tātad, ja bumba, piemēram, tā kā šajā piemērā ir kur kreisajā pusē, tad šis spēlētājs drīkst tikai 2 tuvākos konus nosist, un attiecīgi šie spēlētāji viens sēdz tuvāko, kas ir uz galvlīniju, un otrs sēdz vidējo konusu, un attiecīgi šie spēlētāji, kad atdod piespēli, viņi maina pozīciju, un viņiem atkal jāsēdz, katram ir savs konus. Un šeit īstenībā labs piemērs, kur ir redzēt jau viena spēlētājiem, tā reaktīvā veiklība uz situāciju ir pietiekami veiksmīga, bet otram spēlētājiem diezgan problemātiska. Tā, bišķi aizgāja apakaļ. Un te mēs varam redzēt, kur vienam diezgan veiksmīgi izdodās pārvietoties un reaģēt uz piespēlēm, bet otram tas netik labi sanāk. Un īstenībā identiski arī otrā piemērā, arī līdzīgi, ja kur viens spēlētājs uz šīm piespēlēm, uz ārējiem stimuliem pietiekami veiksmīgi kustās, otrs jau pat nav gatavs ar rokām strādāt, bet jau mēģina glābt situāciju ar kāju. Līdz ar to, man liekas, šis tās labs vingrinājums arī kaut kādām mazākajās grupās, kur var dot, un jūs uzreiz redzat, kurš spēlētājs būs arī pietiekami labs, veikls aizsardzībā un spējas labāk reaģēt uz dažādām situācijām. Tad tālāk mēs kur arī no treniņa, kur darbojās U13 un 14 vecuma grupa. Manuprāt, pirmais un pats pamats, ko es vienmēr sāku ar pozīciju uz bumbu, kas ir pamats īstenībā, manuprāt, visām aizsardzībām. Noteikti esat to darījuši, ja, tad, manuprāt, tas ir pats galvenais, ka visi spēlētāji spēlē uz bumbu, un visi spēlētāji attiecīgi arī kustās uz katru piespēli. Ja, šeit var redzēt, kā viņi visu laiku pārvietojās. Ja, un kas, man liekas, svarīgi arī, kad tuvākais uzreiz caur kontaktu, ja, nedod to metienu, viņš ir klāt, ja, viņš neļauj viņam izpildīt metienu, aktīvi strādā ar rokām, ja, un tāpat ir gatavs sekt uz caurgājienu. Šeit varbūt vēl viens piemērs, ja. Un te jau var redzēt, ka viens spēlētājs, kur labajā pusē stūri jau visu laiku kavēja darbības, ja, tā kā, manuprāt, šis ir tas, ar ko vispār jāsāk visas aizsardzības, pēc šīs arī var arī pick and roll step-out aizsardzības atstrādāt, dažādas rotācijas, ja. Tā kā, tas ir pamats, ar ko es sāku arī īstenībā attīstības komandā, tāpat vasarā, kad mēs strādājām ar U18 izlasi, ja, tad šis bija vienmēr tāds kā pats pirmais. Okay, otra situācija, kas, manuprāt, ļoti raksturīgi ir arī noteikti, ir jau jaunākajās grupās, ja mēs gribam agresīvu sekt, ja, tad tā būs close-out situācija, un priekš manis, manuprāt, svarīgi ir, ka mēs palīdzam nevis no tuvākiem, jo tajā vecumā jau, manuprāt, jau pietiekami daudz, kas no metiena var iemest pēc vienkārši piespēles, bet palīdzību no pēdējā, un tad seko rotācija. Atkal tie paši principi kā pozīcija uz bumbu, ja? Tātad šeit var redzēt, ka uz pirmo piespēli, uz pirmo caurgājumu palīdzību no pēdējā, pirmspēdējais iet uz pirmo piespēli, un tas, kuru apspēlēja, piespēles brīdī gatavs jau rotēt uz nākamo brīvo, un principā katrs atkal jau sēdz savu sedzamo. Tā ka šis ir tāds, manuprāt, kā sagatavošais vingrinājums
pietiekami vienkāršs un bieži sastopams jaunākajās grupās. Sākotnēji arī tie caurgājienus, es tā kā saku, teiksim, caurgājienus, lai tas aizsardzību zina, un nevis tā, ka haotiski notiekās, līdz ar to pēc kaut kāda signāla laiž speciāli garām, lai vienkārši pierast situācijās, neizslēgties un tālāk jau mēģināt glābt kā komandas situāciju. Nākamā, manuprāt, visbiežākā situācija varētu būt kaut kādas izolācijas vai attiecīgas sekšanas pret līderiem. Es domāju, noteikti ir pietiekami daudz spēlētājus, kurus šajā vecumā viens uz viens ir grūti nosegt. Un šī pat, es varētu teikt, ir tāda provokatīva sekšana. Tas 3. līmenis, kur mēs līderim liekam vienkārši spēlēt bez bumbas. Šeit piemērs, kur es atdodu spēlētājiem pie centlīnijas bumbu. Viņš ir gatavs tikai viens uz viens uzbrukt, un mēs no tuvākā, attiecīgi no kreisās puses, uzreiz ejam uz bumbu divatā, un uz piespēli pa viens atkal attiecīgi mēs norotējam, un spēlē, protams, to līderi var sekt tālāk pa saņemšanu, bet tālāk mēs šeit atrunājam, ka mēs turpinām tās close-out situācijas, lai tā situācija turpinās, un tad viņi, principā, integrē to iepriekšējā vingrinājumu klāt. Šeit attiecīgi vēl viens piemērs. Jā, protams, pat kvalitāti pēc tam runāt, lai aktīvāk strādā ar rokām, ja to piespēli daudz grūtāk atdot, bet, ideja, es domāju, ka skaidra ir. Un noteikti iesaku pret kaut kādiem spēlētājiem, kas tur met 20 vairāk punktus, likt viņiem darīt citas lietas, šajā gadījumā atdot piespēli un spēlēt bez bumbas. Tā kā labs veids, kā viņus neutralizēt. Šeit vēl viens piemērs, ko minēju iepriekš, sekšana groza tūmā. Atkal, principā, tas ir pie provokatīvas aizsardzības, kurā mēs liekam spēlētājiem, kas ir bīstams groza tūmā, attiecīgi atkal palīdzam no pēdējām, liekam atdot piespēli un rotējam, un tādējādi atkal pārdalot spēlētājus un liekot uzbrukt no citām pozīcijām. Un šeit otrā piemērā varbūt ir tā situācija, kas, man liekas, ir diezgan raksturīgi, ja rekurpējot uz spēlētājs nav gatavs uzreiz neuzbrūkt, bet viņš jau meklē to piespēli, lai tas pēdējais cilvēks nebaidītos atrasties pusaplī, tad mēs esam gatavi arī uz piespēli rotēt un pārdalīt tos spēlētājus. Un principā atkal rekur jau uz piespēli, katrs spēlētājs ir pie savu sedzamā, un uzbrucēji neko no tā neiegūst. Un vēl viens sagatavojuši vingrinājums, ko es diezgan daudz izmantoju treniņos, ne tikai lai attīstītu aizsardzību, bet arī uzbrukumu spēli bez dribla, kur visi spēlētāji, teiksim, pussekundē, viņiem ir jādod piespēle tālāk vai jāizpilda metiens. Arī uzbrukuma laiks ir ierobežots 24 sekundes. Visi punkti ir pa 2 un 3 no spēles, izņemot, ja spēlētājs ieskrien backdoorā, ieraujās, iemet no groza apakš, tad to mēs skaitām pa 5 punktiem. Un tas uzdevums ir vienkārši pareizi agresīvi sekt visu laiku pa saņemšanu. Un attiecīgi arī īsā laikā mēs dabūnam daudz atkārtojumus. Un pēc tam arī spēlē mēs no katra spēlētāja principā varam prasīt, lai šis spēlētājs sēdz agresīvi pa saņemšanu. Jā, šeit uzreiz piemērs ir, kur spēlētājs, kur var redzēt, ka nepareizi sēdzot iekrīt uzreiz uz backdooru. Ja? Varbūt tā kvalitāte šajos piemēros nav tā labākā, jo tas mums bija tāds starpspēju treniņš, kur spēlētāji vēl nebija, teiksim, tā maksimāli mobilizējušies, bet priekš piemērs, domāju, pietiekami uzskatāms. Prasītos arī, lai viss šīs sekšanas pa saņemšanu sāk daudz ciešāk, bet te var redzēt arī, ka spēlētājiem ir pietiekami daudz vietas vēl izaugsmē, kur viņi var sekt agresīvāk, apgrūtināt šīs piespēles, bet tā galvenā ideja ir, lai caur šādiem sagatavojušiem vingrinājumiem, pēc tam, kad mēs pārējām uz spēlēšanu 4 vai 5 pret 5, tad es varu no katra spēlētāja
prasīt to sekšanu pa saņemšanu, ja kaut kādās situācijās, vai līdz ar piespēli būt klāt un izdarīt to spiedienu, jo principā šeit īsā laikā visiem spēlētājiem šīs situācijas ir bijušas. Un pēdējais, teiksim, tās no sagatavošiem vingrinājumiem, ko es izmantoju, tas ir cīņa no par atlēkošajām bumbām. Šeit varbūt tāds piemērs, kā es to daru ikdienā no komandas taktikas arī. Šeit es došu piespēli vienam no spēlētājiem, no 4 uzbrucējiem, un stūra cilvēki man vienmēr iet pēc atliekošās bumbas, un tie, kas atrodas virs sodlīnijas pagarinājuma, 2 cilvēki vienmēr jau dodās virzienā uz centru līniju, tādējādi arī vienmēr pierodot nodrošināt aizsardzību, nevis skatīties uz bumbu. Un katra epizode, kā es vienmēr treniņos saku, beidzās nevis ar metienu, bet ar cīņu patlēkošo bumbu. Un attiecīgi aizsardzībā es no visiem spēlētājiem vienmēr prasu, lai visi aizsardzības spēlētāji metiena brīdī, līdzīgi kā šeit, atrodas sodlaukumā un attiecīgi tuvākie savus sedzamos atbloķēji paņem uz muguras, un tie, kuriem nav jāatbloķē šajā gadījumā, viņi iet palīgā un pa 4 mēģina to atlēkošo bumbu izcīnīt. Es tev saku latviski. Un šeit vēl viens piemērs, ja, tad attiecīgi spēlētāji tur pārvietojās, tuvākais uzreiz dodās klauzautā, apgrūtina metienu, un pēc metiena visi 4 aizsargi ir uzreiz sodlaukumā gatavi cīnīties par bumbu. Tā ka, katra epizode, kā es vienmēr saku, beidzās nevis ar metienu, bet ar cīņu par bumbu, un pēc tam attiecīgi, ka mēs pārējām uz spēlēšanu, svarīgi, lai tā kvalitāte arī būtu visu laiku, un šīs pašas lietas pēc tam es varu prasīt arī no spēlētājiem. Un šeit jau uzreiz pārējot uz kaut kādām spēles epizodēm, vienkārši piemērs, kurā šajā vingrinājumā uzreiz spēlētājs uzbrucējs pirmais skrien ņem bumbu, aizsargs iedod 5, un attiecīgi jau veidojās tā priekšrocības situācija, un pēc šīs situācijas komandai, kas ir aizsardzībā, jāmēģina apstādināt šis caurgājiens, kā komandai paspēt norotēt un likt uzbrucējiem spēlēt 4-4. Jā, šeit var redzēt, ka viņi to pietiekami veiksmīgi dara, ir tā palīdzība. Uz piespēli jau paspēja uzreiz, principā līdz visi jau spēlēt uz bumbu, jā, un šeit var atkal pat paspēja nostrādāt uz otro caurgājienu, jā, un manuprāt, 3. reizē, protams, jau pēdējais noguļ to situāciju, bet manuprāt, priekš tā, ka mēs to darījām 2 treniņus pietiekami kvalitīvi, jā, tā ka bija tas gan spiediens uz bumbu, gan visi spēlē uz bumbu. Un tie principi, ko mēs sagatavojušos vingrinājumos izpildījām, ja, tad viņi tika arī ietverti šeit iekšā spēles situācijās. Un rekur redzēt, piemēram, jau kurus piespēli ne tikai spēlētājs ir gatavs norotēt, bet viņš jau stūrī izdara labu spiedienu uz bumbu, ja uzbrucējs nav gatavs, ja rekur pat sekšanu pa saņemšanu, paspēja atpakaļ, ja, un rekur pat atkal jau automātiski tie sedzēji jau palīdz nopēdējā. Un te jau pat ir tas stāsts arī par uzbrukumu, kā mēs to aizsardzību trenējam arī uzbrukumu, kur spēlētājiem jāmāk ātri tajā pussekundē pieņemt lēmumu, un idejiski viņam prasījās izdot vēlreiz to piespēli ārā, nevis mest pret 2 sedzamajiem. Tādējādi mēs pietiekam veiksmīgi arī varam trenēt uzbrukumu caur aizsardzību. Tā ka šis varbūt tāds viens piemērs no spēles epizodēm, bet kas man patīk arī, ja tās šeldīla situācijas, ko mēs atstrādājam treniņos, pēc tam, piemēram, to pašu postspēli integrējam spēlēšanā, tad spēlētājiem ļauju sekt gan 1-1, gan palīdzēt no pēdējā un rotēt, lai viņi izvēlās, bet lai viņi kā komanda meklē tos risinājumus, kā apstādināt pretinieku, jo es domāju, viņi paši pietiekami labi treniņos viens otru zina, kurš ir bīstamāks kādās situācijās, tādējādi gatavi viens otram palīdzēt. Un pēdējais pie tādiem secinājumiem, ko es varu teikt, kad es personīgi daudz vairāk pievēršu uzmanību aizsardzībai nekā uzbrukumam. Tas ir viennozīmīgi, jo, kā jau es minēju, tad pirmkārt jau
manuprāt, tādi visu laiku uzsverot aizsardzību, to spiedienu, palīdzību un tā tālāk, izdodās veidot grūtākus apstākļus treniņos, un mans mērķis vienmēr, lai spēlētājiem treniņos ir grūtāk nekā spēlēs, un dažreiz tas arī izdodās pietiekami labi, un tas, ko es arī minēju, tad arī caur šo aizsardzību, agresīvo, provokatīvu aizsardzības sekšanu, mēs varam uzreiz attīstīt arī daudz labāku uzbrukumu. Spēlētāji pēc tam arī spēlēs daudz labāk reaģēt uz šīm situācijām, gan 1-uz-1, ja netiek galā 1-uz-1, palīdzēt dažādās situācijās viens otram. Un, manuprāt, kas ir svarīgi, visu laiku uzsverot aizsardzību, vienā brīdī mēs no tās kvantitātes varam pāriet uz kvalitāti. Un, tā kā es jau iepriekš minēju, tad, teiksim, attīstības komandai, ja sestdienas spēle, mums parasti treniņi ir, komandas treniņi ir pirmdien, otrdien, ceturtdien, piekdien, tad es īstenībā līdz spēlēšanai ar savu komandu nonāku nedaudz otrdienas vakara treniņā, komandas treniņā. Sanāk varbūt tas klasiskais 4-4-5-5 spēlēšana caur tiem sagatavošiem vingrinājumiem, varbūt 15-20 minūtes maksimums. Un parasti tā ir piekdiena pirms spēles, vispārējais pārsvarējušie šeldrili, sagatavošie dažādi veidi cīņas par reboundiem, un tad es arī visu laiku uzsverot to kvalitāti, es varu pārnest uz spēli, un īstenībā tas pietiekami veiksmīgi man izdodās. Un noteikti arī šādā veidā strādājot, mēs varam daudz vairāk spēlētājs iesaistīt gan treniņu procesā, gan spēlēs. Arī rekur piemērs, piemēram, no Vilku bandas treniņā, kur mēs bija 16 spēlētāji, visu laiku rotēja. Mums tas treniņš bija apmēram 45 minūtes, bet viņi visu laiku bija aktīvi, iesaistīti, piedalījās darbībās. Mēs pat sadalījām to trīs komandās, kur mēs sarunājām ar Krišu, ka tā viena varbūt būs tā nosacīta vājākā, bet tas, ko es minēju, talants aizsardzībā, tad tieši īstenībā tā nosacīta vājākā uzbrukumā uzvarēja spēles, kuras bija cīņā patlēkošajām bumbām. Jā, tā kā teikt, ka viņi bija vājākā, gluži nevarētu teikt, bet viņi ar šo aizsardzību īstenībā arī uzvarēja tās nomināli labākās komandas. Un arī īstenībā attīstības komandā, teiksim, kur man vienmēr ir kaut kā 10, 12 un vairāki spēlētāji, mans uzdevums vienmēr tos spēlētājus visiem dot kaut kādas lomas, iesaistīt un tā tālāk. Līdzīgi īstenībā arī izlasēt darbs, un es domāju arī, jebkurā komandā, kur ir 10, 12 spēlētāji, mums ar šādām te kaut kādiem aizsardzības lietām ir jāmēģina iesaistīt visus spēlētājus un tādējādi visiem palīdzēt attīstīties. Tā ka tie tādi man gala secinājumi par šīm lietām. Un pēdējais no manas puses, varbūt kaut kādi jautājumi no jūsu puses un diskusija, tas, ko es arī minēju iepriekšējā prezentācijā, gribētu, lai arī jūs padalāties ar kaut kādām savām idejām. Varbūt arī jautājums viens ir, kāds jūsuprāt ir tas labākais vecums, kad vajadzētu attīstīt agresīvu komandas sekšanu, U13, U14, vai tas ir vēlāk, un arī varbūt ar kādām problēmām aizsardzībā jūs saskaraties ar savu komandu, varbūt šīs kaut kādas iepriekš minētās situācijas, varbūt kaut kādas citas lietas, tā kā droši jautājumi vai kaut kādi savu, teiksim, savu risinājumu kaut kādām lietām. Ir vēl kāds šeit? Ir arī visi, kā teikt, klausās uzmanīgi. Ir, jā. Paldies, Paldies. Jā. Es gribēju vienu problēmu pastāstīt par šo aizsardzību, ar ko es saskaros. Var man dzirdēt? Jā, droši. Es arī šo aizsardzību jau sanāku 12 grupā, kad ir pēdējais, kad ir palīdzība, ja ir bumba labajā pusē, tad tas, kas ir kreisajā stūrī, ir pēdējais, tad nolaidies arī līdz soda laukumam. Bet es saskaros tādu problēmu, ka daudzi treneri, kas to nezina, viņi domā, ka tā ir zonas aizsardzība. Un man ir bijušas ļoti daudz spēles, kur man pārmet bļauj virsū pretinieku treneri, kad mēs redzam zonas aizsardzību. Kaut gan, ja viņam visi 5 spēlēs stāv vienkārši ārā, tad un viens līderis tikai spēlē, un tas pēdējais tur stāv ilgāk, kas ir pretējā malā,
Tas sanāk, ka viņš tā kā stāv gandrīz vai kā zem groza. Bet jā, tāda problēma saskaros jaunas līgā, kad man reāli pārmet par to, kad es šādu aizsardzību, kad es šmaucos un apēju, jo sistēma, jo U12, U13, U14 grupā nedrīkst teikt zonas aizsardzību. Un to arī mēs nedaram, mēs redzam cilvēku. Tieši tā kā šeit drillā varēja redzēt. Tā tāda liela problēma, ar ko es saskaros jaunas līgā ar treneriem, pretinieku treneriem. Jā, es varbūt pakomentēšu, tad es domāju, tā varbūt pat nav šajā gadījumā tava problēma, bet pretinieku problēma, jo tur jau, man liekas, diezgan vienkārši redzēt, kur ir aizsardzības komandas lietas un kur ir kaut kāda zonas aizsardzība, kur cilvēki, kur ir zonas aizsardzība. Un, ja tā bumba kustās, piemēram, pa perimetru un tie spēlētāji atgriežas pie saviem spēlētājiem, es domāju, ka tur pārmetumiem vispār nekādas vietas nav. Jo rekur arī šajos piemēros, es tiešām, ja bumba ir vienā pusē, tad pēdējais sedzējs, viņš vienmēr cilvēks aizsardzībā ir pusaplī, un tā viennozīmīgi nav zonas aizsardzība, un ja tā bumba maina uz otru pusi, un tas spēlētājs atgriežas pie savu sedzamā, manuprāt, tur viss kārtībā. Tā, ka, es domāju, ka tur uztraukties tur galīgi nav par ko, un interesi pēc varbūt kādreiz var kādu spēli pafilmēt, un ja tur tiešām kaut kādas aiziet diskusijas un sūdzības pat publiskas, tad ir kaut kāds materiāls, kur tie principi parādās, tie cilvēku sekšanas. Tā ka, man liekas, viss kārtībā. Mārtiņ, tev jābūt kādam jautājumam no tukuma. Man nav jautājums, man kaut kāds komentārs. Atklāt sakot, man tagad ir trešklasnieki vecāki, ceturklasnieki, tas ir U11. Jo, varbūt ne 1. 2. klasi tos par aizsardzību, tikai tāds kaut kāds pamatprincips, tur negriezt muguras, kaut kāds 3 stūrs ievērot un tādas lietas jau diezgan viņas var ātri iemācīt, un ja jāskatās tādā LJBL, kaut vai mūsu Kurzemes reģiona kontekstā, tad var redzēt, ka ir kaut kādi treneri, kuriem aizsardzībā ir rokraksts, bet absolūti lielākā daļa īstenībā ir tādi, kam tā aizsardzība ir sekundāra. Man kaut kā ir trapījies nevisai talantīgas komandas, tad es ar uzbrukumu nevaru vinēt, es vienmēr arī fokus uz aizsardzību līdz. Tas, ko es gribēju nokomentēt, ka viņš jau līdz tam, šajā gadījumā līdz U11 diezgan daudz var apmācīt un labi. Viņi saprot pozicionāli, viņi saprot individuāli, tehniski, viņi jau pat kaut kādas, pieskata blakus darbības. Un, protams, tajā brīdī, kad tur aiziet spēle un pulss un kaut kāds haoss, tad tas pazūd, bet tajā brīdī, kad tu bišķiņu apstāst un to bremzē un treniņos ļoti ok un diezgan labi rezultāti var dabūt. Un kontekstā ar tavu tēmu par rotācijām, kaut kādas pamat rotācijas 1-2 cilvēku maiņas, tas var jau līdz U11 vecumam mierīgi dabūt iekšā bērnos. Bet, ja mēs par kaut kādu, tādu kopēju problēmu, ja tu jautājums ar kādām problēmām aizsardzībā saskaramies, tad es komentēšu, ka kopumā lielai daļai, es negribu teikt lielākai daļai komanda ir tāda pamatu neesamība. Tā ka ne pozicionāli, ne individuāli. Tie bērni nav apmācīti, nerunājot par kaut kādiem boxautiem un kaut kādām tādām lietām. Ko starp citu arī tajā apķērīgākie, jo stabils boxauts jau var dabūt iekšā U11 vecumā, jo tas tālu no groza, lai viņš negriež muguru, tu grozam boxautot ar muguru, kaut kādas tādas lietas var viņi spēj identificēt un izšķirt. Es nezinu, vai tas bija jautājums, man nebija jautājums komentārs. Tad maismē jautājums vēlreiz tev, tu uzskatīji, jau mini grupās U10, U11 jau varētu sekt agresīvi uz bumbu un kultivēt komandas aizsardzības kaut kādas rotācijas, vai tu varbūt nedaudz vēlāk? Es nedzirdu, man tieši nobremzēja. Kurā vecumā tu jautāji?
Tad jautājums par šo U10 un U11 pa mini, vai šis ir tas vecums, kur jau var sākt sekt agresīvu uz bumbu un jau var paļauties uz kaut kādiem komandas biedriem, uz rotācijām vienkāršām? Jā. Nu, teiksim, pa visu laukumu sedzot. Ne, pozicionālā spēlē. Nu, zini, tur tā pozicionālā spēle tāda stipri nosacīta vēl tajā vecumā. Tā kā, es domāju, viņi drīzāk tur... Bet jā, īstenībā labākās komandas jau spēlē pozicionāli un pretī ir spējīgi džekitēt. Jau kaut kādus pamatprincipus mierīgi var arī jau pat U11. U12 noteikti, es domāju. Jā. Vēl kādam trenerim varbūt ir un grib padalīties ar savu pieredzi. Visiem laikam viss skaidrs arī. Visi, kā teikt, ir gatavi progresēt attiecībā uz aizsardzību. Tas mans jautājums varbūt uz priekšu par nākotni ir tas, ko mēs gribam tagad reģionu izlašu sabraukumā cēsīs. Tagad ielikt ir šis elements, ko mēs gribam attīstīt, ir ātrāk bumbas kustība, ātrāks uzbrukums ar 14 sekundžu uzbrukumu vienā ceturdaļā. Kāds ir jūsu viedoklis par šo tādu jauninājumu, ko mēs nākotnē varētu ieviest jaunas līgā? Tas jautājums bija mums treneriem pārējiem, vai tas ir Edijam? Jā, pārējiem treneriem. Es domāju, pārējiem treneriem. Ar Ediju mēs esam runājuši par to. Es domāju, vienkārši uz priekšu skatīties par tām idejām un semināriem, ko mēs varam attīstīt, nosacīt, lai tas, ko mēs redzam, kā Spāņi spēlē basketbolu, jā, šodien tas ir daudz. Ko viņi dara, tad viņiem daudz augstāks intensitātes treniņi jauniešiem, jā. Tad mums tā intensitāte ir acīm redzama pa zemu. Lai mēs attīstītu intensitāti, tā mūsu ideja ir, ka mēs uzliekam uzbrukumu 14 sekundēm un testējam šo 1/4, varbūt puslaiku nākotnē, jā, un skatāmies, kā tas iet tā jaunas basketbola sistēmā iekļaujās. Jā. Un tas jūsu jautājums ir vairāk, kā jūs to uzskatāt, vai tas ir ok, vai tas nav ok, un vai tas palīdzētu attīstīt un paaugstināt mūsu jauniešu spēles intensitāti. Jā. Es domāju, ka noteikti jā, ja tas ir ok, un tas kontekstā ar to, ar visu bērnu iesaistīšanu un kaut kādas agresivitātes pieprasīšanu, daudz vairāk plus tajā nekā mīnus. Nu, es domāju, ka mēs ar šādā veidā spēlējot, mēs panāksim to, ka tie bērni nespēlē 28 plus minūtes vairāk, pat 35 plus minūtes mēs redzam. Vairākos piemēros bērni iemācīsies spēlēt agresīvāk, kaut vai no mūsu reģiona izlases tagad redzams. Tā ir, atklāt sakot, lielākā problēma. Tu kā treneris prasi viņiem agresīvu aizsardzību, bet viņi nav raduši tajās darboties. Ar atsevišķiem izņēmumiem, bet tādā kopainā pašvakta aizsardzība. Un tas arī bija U16 redzams. Nav labu aizsargu, Eiropas līmenī. Tu domā, ka tā nav problēma tikai mums, bet ka tā ir vispār Eiropas problēma? Ja? Tu redzi, Nē, vai tā ir mūsu problēma vairāk, tu domā, Latvijā? Mūsu Latvijā mēs neredzējām, U16 labu aizsargu šogad. Man nav tur gadiem pieredze ar jauniešu izlasēm, bet tāds, kas var izdarīt tādu super agresīvu spiedienu un kurš dēļ aizsardzības tiek izlasē, tāds nebija, bet tāds bija vajadzīgs. Varbūt pat vairāk. Un tagad reflektējot to uz U15 reģionu izlases treniņiem, tas, kāds bija vadlīnijas un kas bija dots un ko mēs prasījām, bija problemātiski panākt vienkārši fiziski to izpildi, jo tādu deny aizsardzību daudz, faktiski nav seguši tādu sajūtu. Viņi nav mentāli un fiziski gatavi sekt.
labi, mums varbūt tās bija diezgan maz tas sastāvs, 12 bērni, tad varbūt tās atpūtas viņiem pa maz bija, bet nu, tādu intensitāti grūti pieprasīt, tāpēc, ka viņi nav gatavi. Jā, nu es domāju, tas arī viens no mūsu galvenajiem mērķiem, lai tiešām tas, kā tu arī pareizi saki, ka mēs būtu priecīgi, ka viens 3-4 bērns mēs varētu tiešām iekļaut jaunatnes izlasē tikai pēc tā, ka viņi tiešām ļoti augstu kvalitātes aizsargi, vai ne? Nu, ka viņi var ienest komandā to. Mēs skatāmies arī un redzam, kā, piemēram, Luka Banka izvēlējās savu 12. uz pasaules čempionātu. Mēs jau arī redzējām, kas bija tās viņu vērtības, ne? Pirmkārt. Kas ir viņu vērtības arī tai ikdienas basketbola zīmējumā, jā, un noteikti, ka viena arī visaugstākām vērtībām ir tieši tā spēja būt labam aizsargam, jā, un ja mēs redzam, cik daudz tā 12. bija atlēti ar ļoti augstām aizsardzības spējām, nu viņi bija daudz, jā, un es ceru, ka arī kādu dienu mēs jaunatnes izlasē, piemēram, mūsu 16, kas ir tāda pirmā jau nopietnā izlase, varēsim tiešām pamatojoties uz tām lietām, ko mēs šodien būvējam un daram, varēsim izvēlēties arī, jā, tiešām 4, 5, 6 ļoti fiziski labi sagatavots aizsardzības, jā, jo skaidrs, ka aizsardzība jau arī pirmām kārtām nāk no fiziskās sagatavotības, vai ne, un līdz tā uzlabosies, tā šie jaunieši varēs sākt spēt izpildīt un tikai tad arī iedziļināties, saprast tas, ko treneris no viņiem sagaida aizsardzībā un arī pēc tam izpildīt, vai ne, šo aizsardzību. Tāpēc es arī ceru, ka mums izdosies tiešām arī ar šo te pirmo pilotu projektu nākamgad, ja, kur mēs sāksim tieši šo 16 vecumu, lai sagatavot labi jaunatnes pirmajam čempionātam, ja, kad tu gada griezumā tieši pievērst šīm lietām uzmanību, ja, un apkopot arī visus bērnus, varbūt, tā teikt, kas ir potenciāli šajā jaunieši, kas ir potenciāli šajā vecumā un kas var būt izlašu kandidāti, lai mēs viņiem varētu jau tādā gada griezumā iedot tās kompetences, ko viņi var izpildīt, ja, un panākt daudz labāku rezultātu varbūt nekā tas ir bijis līdz šim. Lai arī nevar jau teikt, ka viņš ir bijis slikts, un ir bijis mums U16 vecums, kurā arī mēs esam medaļu izcīnījuši, kā mēs zinām, vai ne? Bet tas ir tāds ļoti, man liekas, liels rēts izņēmums U16 vecumā. Nu, parasti mēs sakam, ka mūsu gadījumā tas ir, tā teikt, nav talants, varbūt nav kaut kas, bet noteikti ar darba aizsardzībā mēs varam daudz panākt, vai ne? Ok, ja nav vairāk neviena jautājuma un komentāri, tad liels paldies un laikam tad par nākamajiem semināriem informēsim jūs un tiešām es ceru, ka jau pirmos jau tādas izmēģinājumus mēs varēsim redzēt jau reģionu izlašu nākamajā sabraukumā, sēsīs, ja, kur varēsim kaut ko paeksperimentēt, vai redzēt un arī Edijs, varbūt kā galvenais jaunatnes treneris, varēs arī, kā teikt, ar šiem ieteikumiem un arī ar tiem citiem, ko mēs jau pirmā seminārā pārnājām, varēs piedāvāt un varēsim jau integrēt jau tajās reģionu izlasēs, vai ne, kas cēsīs spēlēt vien pret otru un tad novērtēt jau dzīvē, kuriem jauniešiem ir spējas un kuriem nav. Nu, varbūt būt vislabākajiem tajās spēles komponentos. Paldies tev, Edī, liels, un paldies visiem, kas piedalījās. Rītdien, kā teikt, turam īkšķis pa Latvijas izlasti un, kā teikt, uzvaram Spāniju. Paldies visiem! Paldies arī, paldies visiem pārējiem!